Sāks mans pirmā diena piedzīvojums Vācijā. No tās šīs te dienas skaitīt, jo jau bija piedzīvojums, jau redzi pats lidojums, un tālāk tikt uz vietu, kur dzīvo man draudzenīte. Es lidoju pie draudzenes, nemaksāju par dzīvošanu, es maksāju par ēdienu un manām izklaidēm. Mans uzdevums šajā pirmajā dienā bija tikt pie draudzenes. Viņa strādāja, viņas nesakrītā nekādas tā brīvdienas. Piektdien bija svētki, viņa tajā Bavārijas tajā daļā novadi. Mums ir Kurzemē, es dzīvoju, viņa Bavārijas novadā. Piektdienā sanāk, piekdienas, sestdienas, svētdien viņai bija brīva. Tā aizlidoju, bet es domāju, ka es būšu viena. Tā kā pa dienu, bet izrādās man krusmātīte tur bija arī ciema. Ļoti forši. Viņa bija, kas man vadāja, visiem vakarā draudzene varēja pievienoties. Ļoti forši, ka man bija šī tā, ka man krusmāte pieejama pa dienu, jo pirmais piedzīvojums bija izkāpt no tās lidmašīnas. Es, protams, galvā cetu pret tiem bumbītiem. Jop, cik bumbīti. Tu zini, ka lidost ir milzīgi, tagad ir šitie eskalātori, kas ir taisni. Es iemēģināju toleti, ļoti labi toleti. Man teica, ka man ir jāiet tur, kur visu laiku ir baggage claim, jeb exits. Protams, ka es pamēģināju to taisnu eskalātoru izmēģināt. Tik dīvaini, es jūtos nelegāli. Es tik un tā eju uz priekšu. Pa to eskalātoru ejot, sajūta tāda, ka tā kā tev ir nitro, tev ir pātrinājums. Jā, man ir šitam jāiet. Es eju pareizi un jop, cik bumbīgi, cik te viss ir daudz un milzīgs. Tur rekur tā kā filmās un videoklipos ar lieliem plakātiem sagaidīja Welcome Home Sandy. Un visādām zīmītēm, plāksnītēm. Wow. Es atrodu, kur man ir jāiet. Man draudzene bija atsūtījusi ļoti garus WhatsApp ziņu ar norādēm, kur man ir jāiet. Es gan veiksmīgi atradu, viņi man ļoti labas norādes uzrakstīja. Vienkārši paldies tev milzīgs, ja tu šo skaties. Norādes plus krusmāts, WhatsApp, video zvans, voice ziņas. Es veiksmīgi nopirku biļeti. Vācijas piedzīvojums numur 1 – nopirkt biļeti sabiedriskajiem, jo man ir jābrauc ar 2 sabiedriskajiem šodien. Tas būs vēl viens piedzīvojums. Vai es nonākšu pareizi? Laikam man sanāca nopirkt. M5, jā, man tur nebija pareizi, tāpēc, ka es paņemu tikai 5, vajadzēja M5. Zvanīt, man palīdzēja. Šito var braukt visu dienu. Transports Vācijā ir dārgs, man bija šoks, tāpēc, ka tas nav eiro 50, kā mūsu šitajos te Rīgas satiksmē. Tas ir vairāk, bet atkal tur ir uz dienas biļete. Es pirku dienas biļeti tajā dienā, ja es atlidoju. Pie tā bija dienas biļete, jo pēc tam es pirku uz nedēļu, tā bija izdevīgāk. Šī te dienas biļete man izmaksā, cik bija? 16 eiro. Nedēļas biļete 22. Un pēc tam es vēl vienu biļeti pirku, atkal, jo tur zonas ir, tur atšķīrās zonas. Un transportos reāli neviens nepārbauda biļetes. Vismaz man nesakrīt, kad iekāp tur tā kontrola. Vienkārši tu zini, tev ir biļete, un it kā tur ir tie aparāti, kur tev jāieliek, un tur iesit kaut kādu tur ciparu. Kaut kādai biļetes te es to izdarīju, kaut kādai es neizdarīju. Vienu reizi nesakrīt ar pārbaudēm. Gan jau, ka ir viņas tur. Nevar būt tā, ka neviens nepārbauda neko. Tiku ārā no tās lidostas, kur man jāiet, pēc draudzenes norādēm. Brauc uz leju. Ar vilcienu, jā, man bija jābrauc. Jā, man bija wow, jo vilciens izstās citādāk nekā, jā, mūsējai. Protams, ja es nebūtu ar Vivi vilcienu braukus, tad man būtu vēl lielāks šoks, jo Vivi vilciens ir diezgan, tāds moderns, jā. S-Bach ir vilciens. Braucu ar vilcienu, pēc tam bija jābrauc ar autobusu. Zinu, kas ir rīktīgi krūties. Es ļoti par ko priecīgi, kad es izbaudīju, es redzēju parasto vāciešu ikdienu. Es atbraucu no rīta ar to autobusu, es braucu vilcienu, braucu autobusu, tas sanāca laiks, ka viņi uz darbu brauc. Tā patīk, piemēram, arī Horvātijā, kad ja es kādreiz ielikšu to vlogu, kad mēs vienu dienu tur arī aizgājām, bet nevis tur, kur turistus ved pa izlaizītiem maršrutiem. Arī tā var, jā, arī to man citreiz gribās pastīties. Galvenos tos turismu objektus braucu ar parastajiem ikdienišķiem vāciešiem. Tie veikali parasti ikdienišķie, kur viņi iet, vietas, kur viņi atpūšās, man rādīja. Draudzene tur dzīvo, un viņi rādīja visu, ko viņi tur dara. Pavad laiku. Rītīgi krūti. Es sajūtos tā kā vietējo. Izkāpu no vilciena, tur man bišķiņ vajadzīgi palīdzīgi no krusmātes, mēs viņus sadzvanījāmies, viņi teica, ka lai es eju tur un tur. Bet, un zini, kas vēl palīdzēja? Tās draudzenes norādes, visas norādes lidostās, kas ir pilsētās kaut kādas norādes. Vēl palīdzēja tas, kad es iepriekšējā vakarā dienās caur Google Mapsiem izstaigājusi tās ielas. Tas man ļoti palīdzēja, man patīk pastīties, kas būs. Jaunavs tādas vienkārši, man liekas, ir. Tad es pastījos, kas tur apmēram ir, un tad viņi man teica, tur un tur, un tad es skatos, jā, šito es zinu vietu, un man ļoti laba redzes atmiņa ir. Es ieraudzīju, es
te biju, un man tāds, jā, es esmu pareizi. Un nokļuvu uz autobusu pieturu, un tad atkal, es saku, kā ikdienišķais vācietis, es devos caur autobusu, pirms, kas man atmiņā iespiedās pārnodā visi ceļojumi cilvēki, redzētie un satiktie, pēc tam būs vēl jāpa cilvēkiem satiktajiem un redzētajiem. Tad es ieraudzīju, ievēroju māmiņu, man ir tūlīt 4 gadnieci, jā. Tas, ka, protams, bērniņi atšķirās, varbūt viņa abi 2 bērniņi ir tādi mierīgāki. Viņai 2 bērni. Viens maziņš uz šitā te ķenguru, kā sauc, otrs ratos mazāks nekā man šitā te meitene. Un ar autobusu, viņi gaidīja autobusu un brauks. Es vienkārši abrīnoju to mammu, to mazo tur uz šitā te kustina. Lielākais ir ratos, bet viņš arī nav baigi liels. Kā ļoti maz starpīm tiem bērniem bija. Un es redzēju parastu ikdienu. Parasti kā māmiņa dodās kaut kur ar saviem bērniņiem. Un tad, kad es kaut kur dodos, braucu, sēžu, gaidu, man patīk. Vienkārši es skatos, tad es domāju, bet jā, vadies, kur tā mamma brauc? Tur brauc viņa pie daktera bērniem, ko ar mēneši tur tās vizītes, jo tas bērns bija reāli maziņš. Es saku, ja es vecumdienās, ja es neko ar dizainiem, neko ar rokdarbiem, tomēr nedarbošos, nodarbos, es braukšu uz pilsētu un es sēdēšu uz soliņu un skatīšos uz cilvēkiem. Tā, jūs vēl te esat? Viss kārtībā, jā? Viss labi? Paņemāt, padzerties? Vēl stāsts ir ļoti garš. Un 9:55 es biju pie savas druškas, bet viņi jau bija darbiņā. Satiku krustmāti. Es esmu jau galā. Visu dienu priekšā. Višķi miedziņš nāk. Bet viss nav laika gulēt. Ir jāiet skatīties, kas notiek pilsētā. Sanāk, Mīnhene, bet tā kā bišķiņ no Mīnhenes paša centra, lai uz centru tiktu, bija jābrauc ar sabiedriskiem. Metro. Viens, pēc tam otrs. Jā, un kamēr draudzene bija darbā, šīs tā pirmās dienas plāns bija, kad braucām uz vietējo veikalu, kur viņas brauc iepirkties. Reve. Man pēc tam cilvēki rakstīja, tev vajadzēja uz Aldījus, bet reāli Reve bija visu laiku, viņš bija visur mums. Viņš mums bija vistuvākais, tā kā citu veikalus es nemaz neredzēju. Tā bija viena diena, aizgāju uz Aldiju, viņš bija mūsu tajā rajonā uz otru pusi. Rajons, kur mēs tur dzīvojamies, reāli man viņš atgādināja kaut kādu Imantu. Tagad ar pirmo tramvaju brauc uz Imantu. Ierodoties tajā veikalā, nojautu, ka būs citādāk nekā pie mums, bet es redzēju ļoti daudz visādas interesantas lietas, par kurām es biju šokā. Šitas esot kaut kas starp Rimi un Maksimu. Cik te maksā? Piemēram, piens, jā. Eiro. Man ir jāizdomā, ko es ēdīšu šodien. Šo pusdienas vakariņas. Es nesācu 2 dienas, man liekas, tik daudz sieru smērējamie, tie, kas ir uz, te maizītēm tā kā sieri, datelē, pūdēto sieru, marutkiem. Pirmsim, kas man tagad pirmais iespriežās atmiņā, cīsiņu burciņā. Es biju redzējusi no Amerikas videoklipiem šitādas tajā. Es ar savām acīm ieraudzīju, cik tas izskatās pretīgi, cik daudz viņiem ir visādi smērējamie priekš maizītēm un maizes veidi, vienkārši jēziņi. Gāju pa veikalu un brīnījos. Man draudzene teica, jā, ka vāciešiem vispār viņi ļoti garšo viņiem maizītes, visādas maizītes viņi ēd. Viņi ļoti daudz ēd maizītes. Es nopirku kaut ko ēdamu jau šeit te pirmajam vakaram dienai, jo, kā jau es teicu, par dzīvošanas nemaksāju, bet es pirku, protams, sev man bija jāēd kaut kas. Tur reku mani kaut kādi pirkumi. Tā bulciņu veikalā vienkārši sauc man vārdu. Viņa teica, Renāt, nopērc man sarkanais skābenīgs un baltais ir salds. Man tikai caurumu zobēja. Par ko es vēl biju ļoti lielā šokā, ir šitie te visi sagrieztie augļi, svaigi augļi. Nebija vienīgā, kas fočēja, reāli bija citi arī var redzēt turisti, kas ierauguši. Tik svaigi un sagriezti, samizoti, smuki salikti, sagriezti. Apmēram kaut 2,50, 3 eiro, 2,53 par to kastīti, bet reāli ir tā vērts, tāpēc, ka tev nav nekas jādara, tu paņem un viss ej un ēd. Viss tur tā salātu nodaļa. Tie gatavi ēdieni man fascinēja arī suši, vienkārši suši tik svaigi. Es viņus paņēmu arī pēc tam es vienā, man liekas, pēdējā dienā es viņus apēdu. Jo es aizmirsu par viņiem. Tur pēc tam arī sapratīsiet, kāpēc es par viņiem aizmirsu. Kad es nopirku pirmajā Vācijas veikalu gājienu reizē, iztērēju 16,05 €. Gāju vispār pēc 2 lietām. Jā, jau arī kaut kas ir, Tas, ko vajadzēja? Nē. Es ieraudzīju, ka jā, visādi tur tie smērējumi uz maziem. Ar mārusiem kaut kas ir maizīti, eiro 60, cik tur? Pusi cik daudz. Latvijā uz pusi tāds ir pa eiro 90. Šis. Tad es atradu visu tos gatavos ieraudzīju, jā. Šitas man atgādina Lidlu, jo es tur visu laiku Lidlā mājās pērku šitos salātus, pat tā kā Lidlā 2,50. Un par ko es esmu visvairāk excited, es tā pagriežos. Konservētu mango. Viņš maksā tikpat, cik gada tā kā svaigais, bet tas, kad man nekad nesanāk nopirkt tādu normālu foršu, tādu nogatavojušos mango, un šeit, taču viņš būs labs. Šitos radījām kaut kādi riņķīši, kaut kādi
Smieklīgi. Pirmā diena par visu fascinējos. Vienkārši uz kokiem kaut kādas cipariņi norādes. Es ieliku video par tiem kokiem, un man atbildēja viena meitene, kas tur dzīvojās tajā galā. Tie kaut kādi koku datubāzes uzskaitis kaut kas, viņi ir uzskaitīti. Tad es tā domāju, tad luksusforu arī uzskaitīt, jo reāli katram luksusforam ir cipari virsū. Es neesmu googlējis iekšā, es neesmu skatījusies, ko tas nozīmē. Tā mēs tur dzīvojamies. Man solo gājiens par rajončiku vienai pašai uz veikalu. Viens ir kā drogas, otrs ir kā dārgāks pārtikas veikals. Ko es gribu tajās viņu drogās paskatīties? Es neesmu uztaisījis savu mājasdarbu veikusi, ja? Es neesmu paskatījusies, kur ir tās smaržas, bet varbūt jūs zināt, kas ir Naomi John, ja? Ja jūs nezināt, jūs nesaprotat, kas ir dzīve. Pēc beigu krūtā vācu youtuberu šausmīgi dievinu, viņai ir savas smaržas. Es nezinu, vai viņas ir šajā veikalā. Es gribu, tā kā, ja es kaut kur viņas atradīšu, es viņas gribu nopirkt, ja man patīk, kā smaržos. Es jau varētu internetā pasūtīt, bet man patīk sajust, kāds viņas ir. Te Renāta no 29. decembra šis video bija augustā filmā. Gan arī apmaldījos, nevarēju atrast to veikalu. Tad es ieraudzīju tādu biblioteka, tādu ielas skapu ir grāmatu. Es taču bibliotekā strādāju. Vispār man arī plāns ir šajās te brīvdienās iet vienā bibliotekā, apskatīt ļoti skaistu biblioteka, bet skatīties, ko es atradu. Grāmatu apmaiņas skapis. Starp iedzīvotājiem ir rīktīgi forši. Pie grāmatām mēs vēl atgriezīsimies. No šīm pie tās bibliotekas klājas. Pilns vēl piebāsts. Un pēc vēl atradu ieju. Diemžēl visi faniņi bija izpūtuši smaržas, nevarēja pamēģināt. Tur bija otrs un otrs nebija atvērts. Es tik un tā nopirkuši abas divas. Nu, kad es vēl būšu Vācijā? Šitās reāli milzīgas drogas, kurās pat iekšā varēja bildītas attīstīt. Es ceru, ka man patīs kā smaržu. Vodāmas, es iesaku šitās. Man šitās bija uz dzemdībām līdzi. Ak, dieviņās, tik superīgas, ērtas. Man bija toreiz arī daži tie lielie balti pampēri līdzi uz dzemdībām. Šitie arī tik superīgi. Viens, man liekas, bija palicis. Ja es otrais bebī dzemdēšu, tad pēc tam noteikti es šitādu vilkšu. Es jāsapērkās tagad jau. Kaķu barība, suņu barība. Virtuvē lietas, bērniem drēbes un bērnu var pārģērbt. Kur bēbīšu stūrīts ir. Tas ir krūti. Pampēriem, mitrām salvetēm. Es kā mamma saku, ka šis ir vienkārši ēdu nosti krūti. Es, protams, nevarēju nociesties līdz draudzenes mājām. Man vajadzēs mēršā taisīt turpat pie veikalā. Samaksāju un tur maliņā nolīdu. Jums es nelikšu 10 minūtes klausīties, kā es runāju par smaržām. Tik un tā viņas paustīt nevar. Ja jūs gribat tomēr dzirdēt visu pilno video, bišķiņi samontēts, viņš ir TikTokā. Būs tikai bišķiņi uz apakaļ jāsameklē, jo tagad daudz video bijuši pēc šī. Man arī tajā video nav baigais tur wow, jo es gaidīju kaut ko bišķiņ citādāk. Un vienas smaržas es esmu jutusi vienai pazīstamai. Tāds ir, sastāvs sakrīt, jo zem citu nosaukumu tas smaržas ir. Es tajā krūtajā veikalā nopirku ko lēto spraitu. Ja, pudeles tāra 25 centi, nevis tā kā pie mums, ja. Tas tev nav nekāda Latvija. Līdz vakaram sagaidījām draudzeni. Mēs braucām tā kā, tas nebija pats centrs. Bišķiņ tā kā uz centru, bet tas nebija pats Minhenes centrs. Ar diviem transportiem, laikam, tie bija 2 metro. Mēs bija retro metro. Ļoti smuks. Tas, ka tajā jaunajā, tur visi tie ekrāni vecajā, tu vispār nezini, kas tev ir jākāp, tikai ārā sāno trostacijas sienām, tur tie uzraksti, ka tie jaunie baigi ērti priekš turistiem, ka tu zini, ka tev tā un tā pietura, bet vecajā grūti tā. Bet, mēs braucām kopā, tad jau viss kārtībā. Tas nebija pats centrs, es saku, tā kaut kāda maliņa. Vēl pa maliņām dzīvojām, mēs aizgājām uz Beer Garden. Tas viņiem šitie te Beer Garden, kur viņi sēž, ēd, dzer. Man teica, ka tas bija riktīgs vācu tāds ēdiens, kas viņam patīk. Es ļoti gribētu atdarināt tādu mājās, jo bija tik garšīgi. Te bija tā kā makaroni, ņoki kaut kādi. Keizeli ir siera mērce. Bet tik labs un grauzdēti sīpoliņi virsū, bet tādi īstie grauzdēti, nevis tie, kas ir paciņās veikalā nopērkamie, ja? Un salāti bija vēl. Atsevišķā bļodiņā salāti, un salātiem bija tik garšīgi mērces, kaut kāda balzamiko kaut kāds vai kas, es nezinu. Caldenīgi skābi. Bernīgi sāļa. Pilnīgi siekals atcēmot. Un, protams, alus bija jāņem. Es vispār neesmu alus dzērājs, tā kā man nepatīk alus, bet tur alus ir ļoti garšīgi. Alus, protams, cena bija ļoti laba, jā. Vai 6 ir kaut ko. Kopā es samaksāju kaut kādus ap 25 eiro. Ļoti tāds bagātīgs, tāds pēcgarš, tāda forša, tāda, nav ūdeņains, viņš nav baigi rūkts, par alu runājot, turpināt runāt. Arī veikalā, kas alus nopērkams, draudzene pieteica alu, šeit bildi atpakaļšoju. Arī ļoti garšīgs. Protams, Vācija ir alus zeme. Tā kā, ko tu vari gribēt? Mums te tādā ziņā reāli ir tādi pakaļdarnājumi. Varbūt Lido alus ir līdzīgākais.
Saka, es neesmu alus eksperts, man var neklausīties šajā. Un pēc tādām bagātīgām vakariņām mēs devāmies pašu tā kā to centru. Atkal bija jābrauc tur tramvai, viss. Nu, es pēc visu biju šokā, jo šitajā nedēļā sapratu, cik bēdīgi ir, kad es reāli šeit šajā pagastā esmu, arī no Jūrmalas, ja es brauktu. Arī tas pats, ka nekas tāds wow, ne, it kā ir wow, ja viņi atbrauktu pie mums, viņiem arī būtu wow. Bet man tāds reāli wow, kad reāli viss tik liels, tik dažāds, tik cilvēki, cik dažādi un skaisti cilvēki. Tās ēkas milzīgas un viss ir tāds iespaidīgs un tik liela dažādība. Visā ir dažādība, iespaidīgums, piemēram, iespaidīgums un lielums, piemēram, informācijas stends, kur plakāts līmē. Vienkārši mūsējais ir uz pusi mazāks.